Viens no vērienīgākajiem šā gada plānotajiem rekonstrukcijas projektiem Madonas pilsētā ir kapitāla ielu pārbūve. Daļa pilsētas ielu jau šobrīd atrodas rekonstrukcijas stadijā, daļā ielu ziemas apstākļi radījuši bedres un citus defektus. Ziemas periodā brauktuvju rekonstrukcija tika pārtraukta. Plānots, ka ar jaunu sparu tā atsāksies pēc pāris nedēļām. Šogad būs nepieredzēti apjomīgs darbu lielums Madonas ielās, jo mēs īstenosim pilsētvides projektu ietvaros paredzētos projektus un sakārtosim, jeb kapitāli pārbūvēsim virkni ielu. Būtībā tās būs visas maģistrālās ielas un faktiski mēs atrisināsim jau ilgi briedušo problēmu saistībā ar ielu kvalitāti. Kā informē Madonas novada pašvaldības attīstības nodaļa, tad līdz ar zemes atcelšanu beigsies iesākto ielu rekonstrukcijas tehnoloģiskais pārtraukums, un darbi tiks atsākti Augu ielā, Kalēju un Kalna ielās, kā arī uzsāks pilnīgu Veidenbauma, Ausekļa un Daugavas ielu rekonstrukciju. Ir līgumi noslēgti jau ar būvuzņēmēju Veidenbauma, Ausekļa un Daugavas ielā, kā arī Akmens ielā. Šajās ielās tiks rekonstruēta brauktuve, ierīkoti gājēju, arī veloceliņi. Nākošgad ir plānots rekonstruēt skolas, Rīgas ielu, Blaumaņa ielu, Saules ielu un vēl dažas mazāk nozīmīgas ielas. Novērsīs arī ziemas periodā radušos defektus pie iebraucamajiem apļiem pilsētā. Savukārt ielu bedrīšu lāpīšana jau ir sākusies, un to veids pašvaldības īpašuma uzturēšanas dienests, izmantojot augstā asfaltbetona masas ieklāšanas metodi. Madonas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus ar sapratni uztvert notiekošo ielu rekonstrukciju Madonas pilsētā un, neskatoties uz pastāvošajām neērtībām, cer uz autobraucēju iecietību. Slikti izbraucamas ielas ir tur, kur uzsākti būvniecības darbi, jo tur ir noņemts asfalta segums, kāds viņš ir tajās ielās bijis. Tur ir pēc ziemas perioda teiksim, gan dubļi, gan bedres. Es aicinu būt saprotošiem un saprast, ka pēc kāda laika tur būs kapitāli rekonstruēta praktiski jauna iela ar jauniem segumiem, ar veloceliņiem, gājēju celiņiem un apgaismojumu un pārdzīvot šo te rekonstruēšanas būvniecības laiku. Paredzams, ka minēto ielu rekonstrukcijas šogad tiks pabeigtas. Kopumā ielu rekonstrukcijas darbos būs ieguldīts 85% Eiropas Savienības struktūru fondu finansējuma, 15% valsts dotācijas un pašvaldības līdzfinansējuma. Šajā gadījumā, ņemot vērā būvniecības izmaksu pazemināšanos, plānoto 2,8 miljonu latu vietā izlietos ap 1,6 miljoniem latu. Par atlikušajiem vairāk nekā miljonus latiem varēs veikt papildus tranzīta ielu rekonstrukcijas darbus.